Šie mazie rīdzinieki gatavojas ziemai. Tā būs tikai 5. ziema viņu mūžā, tādēļ vēl nezina frāzes apkuras sezona, komunālie maksājumi vai energoefektivitāte. Toties puikas un meitenes klausās pasaku un zina, ka meža zvēriem dzīvošana kopīgajā namiņā ir labāka, ja zaķis ieskrovē ekonomiskās spuldzītes, vāvere nosiltina sienas, bet lācis uzliek jaunu jumtu. Bērnu dārzs Kastenītis atrodas Pārdaugavā. Pat tikai pavirši uzmetot skatienu redzams, ka tas izceļas ar sakoptu fasādi. Taču tam ir vēl kāda būtiska atšķirība. Pagaidām šī ir vienīgā pirmsskola Latvijā, kuru apsilda zemes siltums. Ēkai arī nosiltinātas sienas un jumts, un pērn tā ieguvusi titulu energoefektīvākā atjaunotā sabiedriskā ēka Latvijā. Pirmkārt, mēs jau izjūtam fiziski šo siltumu, šo gaišumu, jo agrāk bija ļoti nevienmērīga temperatūra, gan telpās, gan arī ar ūdeni mums bija diezgan liels problēmas, jo ūdens var pēkšņi beigties pusdienu laikā, un visu auklītis nāk un saka, mums nav ar ko nomazgāt traukus. Kopš bērnu dārza saimniecība kļuvusi efektīvāka un videi draudzīgāka, arī tā mazie iemītnieki mācās lieki netērēt dabas resursus. Что ты знаешь о электричестве? Что надо экономить его и не оставляя включенным. И что ты делаешь для этого? Маме говорю, чтобы она выключала. Когда я выхожу из дома, нужно выключать лампочки. Молодец. И тоже в детском садике тоже ты это делаешь? Вообще-то, да. Tas vārds energoefektivitāte vispār tāds ļoti skan tā, ļoti sarežģīti, bet īstenībā dažreiz tās sarežģītās lietas ir gaužām vienkāršas. Mēs bērniem caur pasakām, caur stāstiem varam pasniegt šo informāciju, kas ietver sevi energoefektivitāti ar vienkāršām lietām. Tādā veidā bērniem pasniedzot, ka enerģiju var taupīt, ka siltumu var taupīt un ūdeni var taupīt, un tas ir viss mūsu spēkos. Выключаю кран, и умываю личико, и еще мою руки. А туалетную воду нельзя всегда так пык-пык-пык-пык. Потому что просто включил и выключил, и все. Bērnu dārza ēka ir celta 60. gadu sākumā. Pirms renovācijas to apsildīja akmeņogļu katls, un tas radīja nevienu problēmu. Чего греха таить, 47 лет мы засоряли нашу окружающую среду. Из нашей трубы постоянно шел черный дым. Этот дым опускался, этим дымом мы дышали. И зимой было видно, когда детям мы рассказывали, какой белый и чистый снег. Смотрим на снег, а снег у нас в черных хлопьях от сажи, от копоти. Skaitļos varētu īsi raksturot tā, ka no 100 līdz 140 tonnām gadā ogļu tika nokurināts čuguna katlā, universāla tipa katls. Tas bija ļoti neefektīvs katls, kurā pat pēc pases datiem ir 68% lietderība, kur šodien katli nav mazāk par 92% lietderība. Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, veco akmeņogļu katlu aizstāja ar zemes siltumsūkni. Projektu īstenoja Rīgas pašvaldība ar Norvēģijas valdības līdzfinansējumu, jo skaidrs, ka bērnu dārzs no sava maka šādus būvdarbus nespētu apmaksāt. Zemes siltumsūknim ārkārtīgi svarīgi izvēlēties piemērotāko kolektoru uzstādīšanas veidu. Bērnu dārza pagalmā izveidoja 10 dziļurbumus, katru 120 metru dziļumā. Первоначально мы рассчитывали на то, что экономия будет в 4 раза. Но через год, когда прошел год и подвели итоги, оказалось, что более чем в 10 раз составляет экономия нашей электроэнергии, наших денег. Bērnu dārza rekonstrukcija bija pētniecības projekts, jo līdz šim Rīgas publisko ēku apkurei siltumsūkņi nebija izmantoti. Viens no iemesliem šādam eksperimentam ir Eiropas direktīva par ēku energoefektivitāti.
Tā aicina turpmāko 7 līdz 9 gadu laikā palielināt tā saukto nulles enerģijas ēku skaitu, lai samazinātu gan enerģijas patēriņu, gan oglekļa dioksīda emisiju. Katrai valstī, dalību valstī Eiropas ir brīvas rokas, definējot, kas tad ir šis tuvu nulles enerģijas patēriņš. Es kā eksperts varētu teikt tā, ka nevaram mēs absolutizēt to lietu, ka mēs netērēsim enerģiju. Bet stāsts par to, ka to, ko mēs ziemā tērējam, mēs vasarā atgūstam no apkārtējās vides. Tāds varētu būt tas pamatkoncepts. Juris Golunovs domā, ka sasniegt direktīvas prasības ar tām siltināšanas un siltumapgādes tehnoloģijām, kas Latvijā izmantotas līdz šim, nav iespējams. Viņa prāt jāapgūst jaunās tehnoloģijas, lai tādā veidā mēģinātu vismaz tuvoties prasībām. Pagaidām bērndārza pagalmā viss vēl ir zaļš. Taču jau pēc dažiem mēnešiem pagalmu klās bieza sniega kārta. Šī būs jau otrā ziema, kad bērnu prieku par balto sniegu nesavojās melni sodrē no apkuras katla, bet uz nosiltinātajām sienām neveidosies nāvējoši skaistas lāstekas. Pirms gaisa temperatūra nokritusies līdz mīnusiem, bērnu dārza kastinītes vecākā grupiņa vēl apgūsta dažus dārza darbus. Посадим елочки. Вот смотрите, какой у нас здесь зеленый уголок. Сначала для того, чтобы можно было из контейнеров вынуть саженцы, их надо замочить. Ну ты даешь. Какую капустку сделал? Что нам дает дерево? Кислород. Зачем нам нужен кислород? Чтобы дышать. Если его бы не было, мы бы просто задохнулись и умерли. Это мы не хотим этого. Нет. Поэтому не надо уничтожать деревьев. Это как фабрика кислорода. Diena bērnu dārzā ir galā. Vēl tikai jānomazgā rokas un jāizgriež ūdenskrāni. Aizejot, jāizslēdz gaisma. Pa nakti jaunais siltumsūknis tērēs mazāk elektrību, bet jau no rīta bērni atgriezīsies siltās un mājīgās telpās. Šai pasakai ir laimīgas beigas.